I want to share today the second part of the sermon titled Grace and Glory. Un es gribu šodien dalīties ar sprediķa nākamo otro daļu, kas saucās žēlastība un godība. Grace and Glory. Žēlastība un godība. If you have not yet listened to it, Ja vēl tu neesi noklausījies iepriekšējo daļu, it was 2 Sundays ago. tas bija 2 svētdienas iepriekš. And it is important to understand what we have. Ir svarīgi saprast tas, kas mums ir dots. Can I ask you to change it to like fire, like rain? And we have grace. Mums ir žēlastība, And we also have the glory of the Lord. bet mums ir arī kunga godība. And unfortunately, Bet, diemžēl, many Christians do not even understand what grace means and what glory means. ļoti daudz kristiešu nesaprot, ko nozīmē žēlastība un ko nozīmē godība. And my assignment as a pastor Un mans uzdevums kā mācītājam, is to explain some things that sound mysterious, mans uzdevums ir izskaidrot kādas lietas, kas izklausās ļoti noslēpumainas. not to sound intelligent, Nevis, lai es izklausītos ļoti but gudrs, for us to be able to walk in what is available for us. bet lai mēs varētu staigāt tajā, kas mums ir pieejams no The Dieva. first scripture I will be reading today, Pirmā raksturvieta, ko es lasīšu, Romans 5:2. Romiešiem 5. nodaļa 2. pants. Romans 5:2. Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tajā žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. We have access by faith Caur ticību mums ir pieeja into this grace šajā žēlastībā, which we stand, kurā mēs stāvam, and we rejoice in hope of the glory of God. un mēs teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. So there is a particular grace Tad ir noteikti veida žēlastība, which we have been given access to enter into, kur Dievs mums ir devis pieeja, ka mēs varam iet šajā which I žēlastībā, expanded on 2 Sundays ago. par ko mēs runājam plašāk 2 svētdienas iepriekš. But my focus today is on the second part. Bet šodien mans fokus ir uz otro daļu, That we rejoice in the hope of the glory of God. ka mēs priecājamies, ka mums ir iespēja ieiet dievišķajā godībā. Our joy comes from the hope of this glory. Un mūsu prieks nāk, ka mums ir cerība uz šo dievišķo godību. Romans 8, Romiešiem 8, 17 to 19. 17 līdz 19. Romans 8, 17 to 19. And if children, then heirs and heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Ja nu mēs esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidrot, jeb pagodināti. So like I've said before Kā es teicu iepriekš, in previous sermons, iepriekšējos that sprediķos, according to this scripture, saskaņā ar šo rakstu we vietu, suffered with him. mēs kopā ar viņu ciešam. What the suffering that is being spoken about here Šīs ciešanas, par ko šeit ir runāts, is the cross he carried, tas ir krusts, ko Jēzus nesa. the stripes on his body. Tās bija brūces viņa But ķermenī, physically, we did not suffer with him. bet fiziski mēs neciešam kopā ar But the Kristu. Bible says that we may also be glorified together. Un saka, mēs ar viņu ciešam, lai arī kopā tiktu pagodināti un ievest godībā. So what does that mean? Ko tas nozīmē? By revelation, Caur atklāsmi we suffered. mēs ciešam. We didn't feel it, Mēs to nejūtam, but we suffered. bet mēs ciešam. By experience, Bet caur pieredzi we are glorified with him. mēs tiekam pagodināti kopā ar Jēzu. In today's word, Šīs dienas vārdā, it means I am eating from where I did not sow. kad šodien es ēdu un pļauju no tās vietas, kur es neesmu sējis, In today's language, mūsdienu valodā, that means I'm reaping from where I did not sow. tad es pļauju tur, kur es neesmu sējis. And God has called us into a life
Un Dievs mūs ir aicinājis tādā dzīvē, where we step into what Jesus already paid for. kura mēs ieejam tajā, ko Jēzus jau ir izdarījis dēļ And mums. freely enjoy it. Un mēs par brīvu varam priecāties, We ko walk- Kristus ir izdarījis. We walk into a victory Mēs staigājam uzvarā, where we did not participate in the battle. kur mēs nepiedalījāmies cīņā. You see? Saprotat? We walk into an already prepared victory. Mēs staigājam, mums ir iespēja staigāt jau sagatavotā uzvarā, Whereas experientially we did not fight. bet caur pieredzi mums ir jācīnās. But experientially we win. Tad caur pieredzi mēs piedzīvojam šo uzvaru. So when we talk about deliverance in this light, Kad mēs runājam šī gaismā par atbrīvošanu, we are not talking about a fight with Satan. mēs nerunājam par to cīņu ar Sātanu. We are talking about establishing victory over Satan. Mēs runājam par to, ka mums ir jānostiprina uzvara pār Sātanu. Victory is already available. Uzvara jau ir pieejama. So we are not in a fight. Mēs neesam cīņā. I gave an example some times ago Es kādu laiku devu iepriekš piemēru. that if I engage in a physical battle Ja es iesaistos fiziskā cīņā, with one of our little children, piemēram, ar kādu no maziem bērniem, that is not a fight tā nav cīņa. because the child does not have a chance against me. Jo tam mazajam bērnam nav nekādas izredzes mani uzvarēt. I'm just establishing my victory over him. Es vienkārši nostiprinu savu uzvaru un spēku pār viņu. So when you go with this mentality, when you pray, Un ja tu ar šādu mentalitāti dodies lūkšanā, this fuels your faith in prayer. tas paceļ un veido tavu ticību lūkšanā. That I definitely know Ka es noteikti zinu, after this prayer, pēc šīs lūkšanas God has established already the victory. Dievs jau ir nostiprinājis uzvaru, And after this prayer, I'm just going to walk in them. un pēc šīs lūkšanas es vienkārši staigāšu šajā uzvarā. So verse 18 says, 18. pants For I saka, consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. So there was a suffering already at their time when they wrote the scripture. Tad, kad viņš rakstīja šo raksturvietu, tad viņš jau piedzīvoja kādu līmeņa ciešanas. So there is nothing new. Tad nekā jauna So nav. we can also take this very scripture Un mēs varam ņemt šo raksturvietu. and say, the suffering in this present time, Tad ciešanas, kuras mēs piedzīvojam šajā laikā, viruses, vīrusi, poverty, nabadzība, sicknesses, slimības, everything you can think of viss, ko tu vari iedomāties, kas rada is ciešanas, not compared tas nav salīdzināms with the glory ar to godību, that will be revealed kas tiks atklāta, in Samson, kas tiks atklāta Samsonā, in us. mūsos. So that means Tas nozīmē, God has already set up a standard Dievs jau ir nolicis standartu, that Satan cannot catch up with. kur Sātans nevar aizsniegt šo standartu, viņš nevar notvert to. The Bible says, Bībele saka, when the enemy comes towards you kad ienaidnieks nāk pret tevi, like a rushing mighty wind, kā liels, stiprs vējš, the Holy Ghost will set a standard above him. tanī brīdī, kad ienaidnieks nāk pret tevi, Svētais Gars pacels standartu. So the more suffering comes on this earth, Jo vairāk ciešanas nāk pār šo zemi, the more glory in me to be revealed. jo vairāk Kristus godība manī tiek atklāta. In mathematics, we have something called direct proportion. Matemātikā ir tāda lieta kā tiešā proporcija. The more this increases, the more this increases. Jo vairāk pieaug viens vienādojums, jo vairāk pieaug otrs. It is a law. Tas ir likums. So the more darkness increases, Jo vairāk tumsa pieaug, the more light in me would shine outside. jo vairāk Dieva gaisma caur mani spīdēs uz So āru. the problem 20 years ago might not be the same as this problem. Tātad 20 gadus iepriekš problēma, kas bija tev, vairs nevar būt tāda pati problēma šodien. That is why I'm always careful to ask for the anointing of the men of God that have died. Un, I'm always careful to ask God to give me the anointing of Yeah. those men that died. es vienmēr esmu uzmanīgs, lai es lūgtu, Dievs dod man to svaidījumu no tiem Dieva vīriem, kas ir nomiruši un Lord. aizgājuši mūžībā. Give me the anointing of Smith Wigglesworth. Un kungs dod man Smith Wigglesworth svaidījumu. I don't ask for it.
Es neprasu tādas Do you lietas. know why? Kāpēc es In the nejautāju? times of Smith Wigglesworth, Jo Smita Wigglesworth laikā there was no TikTok. nebija TikToks. I need a new anointing Man vajadzīgs jauns for the svaidījums, demonic spirit on TikTok. lai es tiktu galā ar demonisko garu, kas ir par You see, TikToku. we are too stuck in the past. Un mēs esam citreiz iesprūduši pagātnē. The anointing of the Un mēs 90s, gribam 90. gadu the svaidījumu, anointing of the 70s. 70. gadu And God svaidījumu. says, can you not see? Dievs saka, vai tad tu I am neredzi? doing a new thing. Es daru jaunu A lietu. new thing. Es daru jaunu lietu. A new thing. Es jaunu lietu daru. The anointing needed for this time Svaidījums, kas vajadzīgs šī has laikā, never existed before. viņš nekad iepriekš nav pastāvējis. So the anointing on my life, Svaidījums manā the dzīvē, anointing on your life svaidījums tavā has dzīvē, never existed before. viņš iepriekš tāds nav bijis. Because the assignment is bigger Jo now. uzdevums mūsu šai laikā ir daudz Is lielāks. wider now. Viņš ir daudz plašāks. So when I go on my knees, Un kad es liecos uz saviem I don't ceļiem, ask for the anointing of Smith Wigglesworth. es nelūdzu pēc Wigglesworth I svaidījuma. don't ask for the anointing of Kenneth Hagin. Es nelūdzu Kenneth Hagan I don't svaidījumu. ask for the anointing of Kenneth Copeland. Es nelūdzu pēc Copeland I svaidījumu. ask for the anointing of the Holy Ghost upon Samson Es for lūdzu, lai this nāk time. svētā gara svaidījums par Samsonu šim laikam. For this time, Šim laikam. the anointing of the Holy Ghost. Svētā gara The svaidījums. more the suffering, Jo vairāk ciešanas, the more the anointing. jo vairāk svaidījuma. So it means the anointing of the Tas 90s, nozīmē, ka 90. gadu svaidījums, it is kindergarten to the suffering of today. tas ir salīdzinoši bērndārs ar tām ciešanām, grūtībām, It ka is- mums jāiet cauri šodien. It is not enough. Tas nepietiek. It's not enough. Nepietiek. Every week there are new sicknesses. Katru nedēļu jaunas slimības parādās. Every week. Katru I was nedēļu. following the medical news. Kad es sekoju medicīniskajām ziņām, I'm like, when is this going to stop? un es jautāju, kad tas beigsies. So that means Tas nozīmē, if I have to depend on how it was done in the past, ja man ir jābūt atkarīgam no tā, kā tas tika darīts pagātnē, when people like Jack Cole had to pray for everybody, kad kā Džeks Kols, kad viņam bija jāuzliek rokas un jālūdz par katru vienu. John Gillett have to pray for everybody. Džons G. Lakes, viņš lūdz par katru vienu. In their time, Viņu laikā, the population of their cities were 20,000. viņu laikā pilsētās dzīvoja 20,000 cilvēku. Now in the same city is up to millions. Šobrīd šajās pilsētās ir miljoni They cannot cilvēku. lay hand. We can't lay hands on everybody anymore. Un tu nevari aiziet katram uzlikt roku. We have to step further. Mums ir jāiet tālāk. By he sent his words Rakstīts, viņš sūtīja savu and vārdu. healed their diseases. Un viņš dziedināja I should be slimības. able to look into the camera Man ir jāspēj skatīties kamerā. and say, anybody watching me right now, Katrs viens, kas šobrīd skatās, wherever you are sick in your body, vienalga, kur tu esi slims savā be ķermenī, healed. esi dziedināts. That was not possible in the 70s. Tas nebija iespējams In the 70. 50. But now, Bet tagad that is the needed glory for this tā ir season. nepieciešama godības svaidījums šim laikam. If you are still stuck in the 90s, Ja vēl tu esi iesprūdis I'm 90. here to disappoint you Es tev gribu sarūktināt. that God is doing a new thing. Dievs dara jaunu lietu. And see, I like to put a balance. Un es gribu, lai būtu balans. When people are hungry for what happened in the 90s, Cilvēki ir izslāpuši pēc tā, kas notika I 90. completely understand. Es pilnībā jūs saprotu. It's the hunger for the spirit of revival. Mēs esam izslāpuši pēc atmodas gara. And that does not change. Un tas nav It's izmainījies. the Holy Ghost. Tas ir tas pats svētais But the gars. strategies and the methods Bet kas ir mainījies, ir metodas has un stratēģijas. completely changed. Metodas un stratēģijas ir mainījušās. Like day and night. Kā diena pret nakti. In the 90s, 90. people will walk past by the church Cilvēki gāja garām draudzēji. and they will just enter. Un viņi ienāca draudzē. But now, Tagad they don't do that anymore. viņi vairs tā nedara. We have to ask God, Mums jālūdz Dievam. give us the gift of the word of knowledge. Dod mums atziņas vārda dāvanu. That when I see somebody in a cafe, Kad es kādu redzu I kafejnīcā, can tell him what is going through. es varu pateikt, kam viņš iet cauri savā dzīvē. And then he will ask me, how do you know? Un viņš jautās, kā tu to Then I say, zināji? come with me Un es saku, nāc ar to the mani very place I knew.
uz to vietu, kuru es zinu. Strategies has changed. Dieva stratēģijas ir And mainījušās. many people are still waiting Un daudz cilvēku gaida, for somebody to open the doors of the church and enter like 90s. kad kāds atvērs draudzes durvis un cilvēki nāks iekšā kaudzēm. And while they are waiting, Bet kamēr viņi gaida, souls are dying by the day. dvēseles katru dienu iet bojā. This season we are right now, Šajā sezonā, kurā mēs atrodamies, anybody that does not know the place of prayer katrs viens, kurš nepazīst lūgšanas will not vietu, do anything for the kingdom. tu neko nevarēsi izdarīt Dieva valstības This labā. very season Šajā sezonā. is not, you see, evangelism is consistent. Redziet, evanģelizācija ir patstāvīga. We must evangelize consistently. Mums pastāvīgi ir jāevanģelizē. But there was a season Bet bija sezona, when people evangelized, kad cilvēki sludināja but they evanģēliju, didn't have to pray much. bet viņiem daudz nebija They jālūdz, didn't have to do much. viņiem daudz nebija As they jādara. shared the gospel, Viņi dalījās ar evanģēliju, people came to Jesus. un cilvēki nāca pie But this Jēzus. season is different. Šī sezona ir citādāka. This is the season we birth souls on our knees. Šī ir sezona, kad mēs izlūdzam dvēseles uz saviem ceļiem You Dievu priekšā. wake up at 1 a.m. in the night. Tu padmosies vienos pēc pusnakts naktī, You begin to pray. un tu sāc lūgt. When you pray, Kad tu lūdz, you will not need to say much during evangelism. tev nevajadzēs daudz teikt, kad tu sludināsi That evanģēliju. anakazo is an anointing. Tas ir tas svaidījums. Anakazo, that's what it's called in Greek. Tas ir grieķu valodā anakazo. It's a compelling power. Tas ir Dieva It compels you. pārliecināšanas spēks. Let me give you an example that you can relate with. Tas ir kāds piemērs, ko tu varēsi saprast. Everybody knows Timo, right? Temo. Visi zina to aplikāciju Temu tiešsaistes veikalu. AliExpress, Shein. AliExpress un citi. You are not planning to buy anything, Tu neko neplāno pirkt, but they sent you a notification. bet tev atnāk ziņojums. You just won a product for €1. Tu esi uzvarējis un tu vari saņemt produktu par €1. Now I see the faces of the victims. Un es redzu tagad upuru sejas, kas ir uzķēruši. I see the victims now. Es redzu upurus. I see husbands are doing like this. Un es redzu, ka vīri rāda. Jā, reku. You just won €1. Tu nu pat kā laimēji €1. But when you enter into the application, Un kad tu ieej šajā aplikācijā, they start using a fake form of anakazo. un viņi lieto viltus anakazo pārliecināšanas spēku. They tell you, for you to take this €1 product, Un viņi saka, lai tu varētu iegūt šo €1 produktu, you have to buy one extra product. tev ir jānopērk viens papildus produkts. And then by the time you finish pressing pay, Un līdz brīdim, kad tu nospied samaksāt, instead of paying €1, tā vietā, lai tu samaksātu €1, you are paying €42. tu jau tu samaksā 42 And you eiro. don't know how it happened. Un tu nezini, kā tas notika. It's the compelling power of marketing. Tas ir mārketinga pārliecinošais spēks. There is also a compelling power of the Holy Ghost. Bet ir arī svētā gara That pārliecināšanas when you spēks. speak to Kad unbelievers, tu runā uz neticīgiem, you only ask them for 1 minute of their time, tu saki, vai es varu iegūt 1 minūti jūsu laika. and Jesus will take their entire life. Un Jēzus paņems visu viņu dzīvi. That power comes in prayer. Un tas spēks nāk caur lūkšanu. This is a season of prayer. Šī ir lūkšanas sezona, kurā mēs With all dzīvojam. humility, Ar visu pazemību. all of you sitting down here, Visi, kas mēs šeit sēžam, you were a product of prayer. tu esi lūkšanas produkts. I'm not that handsome for you to come here. Es neesmu tik skaists un brīnišķīgs, lai jūs nāktu šeit manis dēļ. No. I'm not that eloquent in Russian for you to be here. Un es neesmu krievu valodā tāds labs runātājs, lai jūs šeit When I nāktu. saw in the scripture Bet tas, ko tu redz rakstos, that as Zion prevails, kad Ciāna Zion uzvar. travails, he gave birth to a nation. Un rakstīts, ka Ciānā dzirdēja lūkšanas un Ciānā dzirdēja dzemdības sāpes, tad vesela nācija piedzim vienā dienā. And Paul says, Un Pāvils my saka, children
to whom I travail again in prayer, Viņš saka, mani bērni, par kuriem es ciešu dzemdības sāpes until lūkšanā, Christ be formed in you. līdz Kristus tiks izveidots So I jūsos. understand Un es saprotu, this thing that we are doing šo lietu, ko mēs darām, is not about the jacket, tas nav par manu it's vesti, not about the microphone, tas nav par it mikrofonu, is about the knees. tas ir par mūsu ceļiem, ar When I kuriem, understood this, kad es to sapratu, I knew es I zināju, can get any result I want. es varu dabūt jebkādus rezultātus, ko es gribu caur lūkšanu uz Any. ceļiem, jebkādus. Men ought always to pray. Cilvēkam vienmēr būs lūgt un nebūs pagurt. This is a season of glory, Šī ir godības sezona, but glory comes with prayer. bet godība nāk caur lūkšanu. I will speak about that. Will be my 6th point, Un tas būs mans 6. punkts. and I've not even started one. Bet es pat neesmu sācis vēl ar 1. punktu. Okay, I will try to be fast Es centīšos būt ātrs, because if I touch the topic of prayer, we are not going home. jo tiklīdz kā es pieskaros tēmai par lūkšanu, mēs neaiziesim mājās. Verse 19. 19. Let me go pants. back to course. Atgriežamies uz kursa. For the earnest expectation of the creation eagerly wait for the revealing of the sons of God. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. You cannot die. Tu nevari nomirt. No. Nē. Tell somebody beside you, Kas saka kādam, kas tev you blakus? can't die. Tu nevari nomirt. Do you know why I'm saying that? Jūs zināt, kāpēc es to saku? Somebody's destiny Kāda liktenis depends on you fulfilling your destiny. ir atkarīgs no tavas dzīves un no tava likteņa. Look at what is written. Skatieties, kas ir rakstīts. The earnest expectation of the creation Visa radība ilgojās eagerly waits un tā gaida, for the revelation of Samson. That's how I pray. kad Dieva dēli un Dieva meitas atklāsies savā godībā. When I came out from the car accident in January, Kad janvārī es iznācu no šī ceļa satiksmes negadījuma, I said, I look at my body, there was no scratch. un es paskatījos uz manu ķermeņu, nebija neviena skramba. I said, yes, that's it. Un es teicu, jā, tas ir tas. I can't die now. Es nevaru nomirt I vairāk. cannot die now. Es nevaru nomirt. Too many destinies are connected to my life. Pārāk daudz cilvēku likteņi ir saistīti ar I manu dzīvi. shouted from within, Es sāku no I iekšienes. refuse to die. Es pateicu, es atsakos nomirt. And when you speak such words, Un kad tu runā šādus vārdus, everything listens. viss to dzird. When you catch it from this part of revelation, Un kad tu to satver atklāsmē, if it's not God's time, ja tas nav Dieva laiks, I cannot die. tu nevari nomirt. I don't need a prophet to tell me that it's not yet my time. Un man nevajag praviet, kas man teikts, vēl nav tavs laiks. It's not yet my time to go. Es zinu, ka nav mans laiks. According to me, Saskaņā ar mani, humanly speaking, cilvēciski I runājot, love to see Jesus. I don't have a problem. es labprāt gribētu redzēt I'm not Jēzu, afraid of death. un es nebaidos no nāves. But when I see the destinies connected to my destiny, Bet, kad es redzu cilvēku likteņus, kas ir saistīti ar manu likteni, when I see how many people might not be able to fulfill their destinies, un kad es redzu, cik daudz cilvēku nevarēs piepildīt savu likteni, I shouted, I cannot die. un es saku, kungs, es nevaru nomirt tagad. Somebody say, I cannot die. Kāds lai pasaka, es nevaru nomirt. I cannot die. Es nevaru nomirt. Es You nemiršu. see, creation is waiting for us. Visa radība, viņa gaida uz mums. And that's why I'm here. Un tas ir tas, kāpēc es esmu šodien I šeit. am like a midwife Es esmu kā vecmāte that dzemdībās, is taking out, birthing new things from people. kad jaunas lietas dzimst no cilvēkiem, un es palīdzu pieņemt šos jaunas lietas. I know it is painful, Es zinu, ka sāp, but woman, push. bet tev ir jāspiež. I'm here every Sunday Un katru svētdienu to tev tas, tell you, push. un man katru svētdienu tev jāsaka, spied. I know it is not easy. Es zinu, ka nav viegli. I know you want to give up some time. Dažreiz gribās padoties, But like an obstetrician, a gynecologist, bet tas ir kā ginekologs, like a kas, midwife, kā vecmāte. I'm holding your hand Es turu tavu roku, and I'm saying, push. un es saku, spied. Push out destiny. Spied savu Push likteni. out glory. Spied godību. Push out your gifts. Spied savus dāvanas. Why? Kāpēc? Nations waiting for your manifestation. Jo vesels tautas gaida, kad atklāsies Dieva godība caur tevi. Waiting.
Viņi gaida. That is why people that think that I will give up soon, Tāpēc daži cilvēki, kas domā, ka drīz es padošos, they don't know they are in for a long series of movie. viņi nezina, kā tas ir, kad ir filma ar daudziem turpinājumiem. Some of them will wait till their hair grows gray. Un daži no tiem, kas gaida, ka Samsons padosies, viņu mati kļūs sirmi gaidot to. They will wait. Viņi gaidīs un gaidīs un Because gaidīs. this passion is not fueled by the flesh. Jo šī dedzība manā sirdī tā nav aizdedzināta ar miesu. It's fueled by the very Spirit of God. Tas ir pats Dieva gars manī, kas ir iededzis šo uguni. When I decide to give up myself, Kad es gribu padoties pats par sevi, this thing wakes up again. šī lieta atkal pamostās manī. I'm again on my feet. Un es atkal esmu kājās. He says it's like fire burning in my bones. Tas ir kā uguns, kas deg manos kaulos. It's not by the flesh. Tas nav caur miesas It's the spēku. Spirit of God. Tas ir Dieva gars. It's the nations calling. Tās ir tautas, kas sauc. You know, when nations was in the womb of that woman, Kad vesels tautas bija šīs sievietes dzemdē un ķermenī. there was Esau and there was Jacob. Tur bija Īzaks un tur bija The Jēkabs. woman was not at ease Ēsavs un Jēkabs. Un viņai nebija viegli šai sievietei. because nations were moving. Jo nācijas viņas vēderā That is what is cīnījās. moving people like us. Un tas ir tas, kas kustina tādus cilvēkus kā mēs. It's not because we don't have other options. Tāpēc, ka mums nebūtu citas izvēles. I wanted to become an orthopedic surgeon. Es gribētu kļūt par apendicīta ķirurgu. Orthopedic, with bones. Ortopediks, sorry. Yeah. Es gribētu par ortopedisko ķirurgu kļūt. I could do well in business, Man labi varētu klāties biznesā, but something. bet kaut kas. Somebody wrote me on TikTok Kāds man uzrakstīja TikTokā. and say that you are preaching because you are looking for an escape. Kāds saka, kāds tu sludini, tāpēc, ka tu meklē izēju. You know there is no money in Latvia, Tu zini, ka Latvijā nav naudas. and you are trying to use preaching to get money. Un tāpēc tu tik ļoti sludini, lai cilvēki nestu naudu tev. Then I laughed in my room. Un tad es savā istabā smējos. If I want to make money, Ja es gribētu naudu taisīt, I speak English. es runāju angliski. I know America. I can go to America. Es varētu doties uz Ameriku. I can go to Canada. Es varu doties uz Kanādu. My brain is working. Manas smadzenes labi strādā. I have a medical degree. Man ir medicīnas grāds. I have a business degree. Man ir grāds biznesa menedžmentā. I just put a lot of laughter in to reply him. Un es vienkārši atbildēju šim cilvēkam, ieliku ha, daudz smieklus. We are not doing this for the flesh. Mēs to nedaram miesas dēļ vai naudas The dēļ. first day somebody gave me an envelope. Pirmo dienu, kad kāds man iedeva aploksni, I went to repent. es gribēju nožēlot grēkus Dievu priekšā. I don't even know they give people envelope for preaching. Es pat nezinu, ka cilvēki dod aploksnes sludinātājiem. I preached for 3 years, Es 3 gadus sludināju, traveling back and forth un es ceļoju turp atpakaļ. without even knowing they pay anything. Un es pat nezināju, ka kāds šeit Latvijā sludinātājiem kaut ko maksā. Then God told me, Un tad Dievs my man son, teica, that is my way of blessing you. un Tēvs man teica, tas ir dēls, tas ir veids, kā es tev gribu svētīt. Then I said, okay. Un es teicu, labi, Tēvs, Because okay. I was repenting. Jo es nožēloju Dievu priekšā. Why will I preach in a church and the church gives me envelope? Kāpēc, lai es sludinu draudzē un visi man tagad nes kaut kādas aploksnes? So this energy, Šī enerģija, this passion šī dedzība, is fueled by scriptures like this. tā nāk, šī degviela nāk no rakstvietām tādas kā šī. When I wake up on Sunday mornings, Kad es pamostos svētdienas rītos I look at all of you un es skatos uz visiem in the jums spirit, of course, garā, and I cannot stop praying un es nevaru apstāties lūgt, till I get here kamēr es atbraucu uz šejienu. because I know Jo es zinu, somebody's deliverance kādam vajag atbrīvošanu. depends on my alignment with God. Un kāds ir atkarīgs no tā, kā es būšu savienots ar Dievu. It is a privilege, of course, Tā ir privilēģija, protams, called by God kad es esmu Dieva and aicināts used by God. un Dieva lietots. But there is one thing I want you to know. Bet ir viena lieta, ko es gribu This passion, Šī dedzība, this call šis is not aicinājums for one person.
Tas nav vienam cilvēkam. It's for everybody. Tas ir katram vienam no mums. This scripture was not written to me. Šis rakstvieta nebija man rakstīts. It's written to every one of us. Tā rakstīta katram vienam no I mums. just personalize Es it. vienkārši to personificēju. When you wake up in the morning, Kad tu pamosties no rīta can you cry? un tu raudi, Nations are waiting for me. vesels tauts un nācijas I gaida uz mani. can't die ordinary. Es nemiršu, es nevaru mirt vienkārši. It is men that understand responsibilities Tie ir cilvēki, kas saprot, kas ir atbildība. that God uses. Un Dievs šādus cilvēkus lieto, kas saprot atbildību. Samuel decided himself. Samuēls pie sevis nolēma. He says, it is a sin for me Viņš saka, tas ir grēks man, if I don't pray for you. ja es nelūkšu par tevi. I'm like, wow. Wow. God did not tell him that. Dievs viņam to neteica. He put himself in a position of a sinner Viņš sevi nolika grēcinieku pozīcijā, so that he can intercede for other people. lai viņš varētu aizlūgt par citiem cilvēkiem. The day I read that scripture, Es uzdrīkstieties izlasīt to I raksturvietu, also took it for myself. un es viņu pieņēmu šo raksturvietu priekš It's a sevis. sin for me Tas ir grēks priekš if I manis, don't pray for you. ja es nelūdzu par You see? tevi. Redziet, Those kind of prayer, šāda veida lūkšanas. you don't need to force yourself to pray. Tev nevajag piespiest sevi lūgt. The weight of responsibility is on you. Atbildības smagums gulstās uz tevi. It's on you. Tas ir uz tevis. Glory. Godība. There is a glory to be revealed. Tā ir godība, kas tiks atklāta. Romans 8, Romiešiem 8, 28 to 30. 28. līdz 30. pants. I am just in the middle of introduction. Goodness. Es esmu tikai ievada sāku vidū. Okay. There's going to be a part 3, obviously, now. Nē, tagad būs trešā daļa. So I will introduce the topic today. Es iepazīstināšu jūs ar tēmu šodien. And then I will continue, not next Sunday, but, actually next Sunday. Un tad es turpināšu, nākamā svētdien es turpināšu. Because next Sunday we will have translation into Latvian too. Jo mums arī nākamā svētdien būs tulkojums uz latviešu valodu. Romans 8, 28 to 30. Romiešiem 8, 28, 30. I will read this and then we will pray. Un es nolasīšu šīs raksturvietas, un tad mēs lūksim. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Yes. I see the glory already in this place. Es redzu Dievu godību šai vietā, nolaižami. Fire like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. I keep hearing that word. Un es turpinu dzirdēt šo I vārdu. cannot die. Es nevaru nomirt. I think God is canceling breaking somebody's coffin right now. Un es ticu, ka Dievs šobrīd anulē kādu veidu demonisks un burvestības God is derības. closing a pit right now. Dievs šobrīd aizver bedres. I cannot die. Es nevaru aizmirt. Viņš aizver kapus. Prophesy that upon yourself now. Pravieto to sev. Es I nemiršu. cannot die, Es nevaru nomirt. but live Bet es dzīvošu. to show the glory of the Lord. Lai es parādītu tā I kunga cannot godību. die. Es nevaru For the nomirt. next 20 seconds, just pray in the Spirit. Nākamās 20 sekundes lūdzu garā. Prophesy upon yourself. Un pravieto par I sevi. cannot die. Es nevaru I nomirt. refuse to die. Es atsakos mirt. I live Es dzīvoju. to es fulfill the dzīvoju. glory of the Lord. Lai piepildītu tā kunga godību. Mashila pariato sutala kataya. Embrosuto. Somebody's praying. Kāds lūdz? Somebody's praying. God is canceling death now. Dievs anulē nāves derību un I will ēles derību. live a life full of abundance. Un es dzīvoju dzīvi pilnu ar pārpilnību. I stand against tragedy Es stāvu pretī nelaimei in un my traģēdijai. family. Katra traģēdija manā ģimenē. I stand against accidents Es stāvu pretī nelaimes in my gadījumiem. family. Manā ģimenē. right now. Tagad. Makusuba hateledia. Yes. Jā. Yes. Let it rise.
Jā, lai tas ceļās Let uz it augšu. rise. Lai tas ceļās augšu. Mahamando le paria pande le kosute. Iporu tuzu tutatido. Endoruzo kapale gere de boskipa. Ilata rakumunundata pariada. I break coffins today. Es salaužu katru break zārkus. coffins Es today. salaužu zārkus. You will not die before your time. Tu nemirsi pirms sava I laika. break coffins today. Es salaužu zārkus. Es salaužu katru zārku. I cancel every witchcraft done against Es you. salaužu katru burvestību, kas pret tevi ir In the vērsta. name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Take your health back now. Paņem savu veselību atpakaļ šai Take your brīdī. health back now. Paņem savu veselību atpakaļ. Talibo rusupa taliga paladia. Imparuda la pala kapala. Yes. Arriba la condol is rising. Mara condol is Arada da bilando sudelekete. Rianon dulusa da barakaliata. Riamando sudaya talabalia. Reko sudapayaga. Jesus has come to give life Jēzus ir nācis, lai dod dzīvību and life in un abundance. dzīvības pārpilnību. I receive abundant life Es saņemu dzīvības right now, pārpilnību. right now, right now. Tagad, Makura sunan de la tagad. brokosula palakadia. Yes, reheledoro dia. Rehenonde shahabai. Thank you, Holy Spirit. Paldies, Svētais Gars.